Esam turpinājumā Jelgavā, Jelgavas autopleča, turpat Ganību ielā 55. Šodien skatāmies Oskar. Hiluksiņu. Absolūta leģenda, nenokaujamais auto. Šodien mēs uz lielajām mašīnām. Pareizi. Oficiāli Invincible šis ir. Un ja gadījumā tu nezini, ar ko tu brauc, tad reku tev ir atgādinājis, ka tu tomēr brauc ar Toyotu. Bet palīdzību, priekš kam Toyotas īpašniekam vajag palīdzību, viņš pats var izbraukt. Palīdz citiem, ja tev ir Toyota. Nu, visiem. Lauktehnikas čaļiem. Šīs ir īstais agregāts. Pazeminātie ātrumi. Tepat ir izšuvots baseins uzreiz. Vienkārši pielaid ūdeni un plunčājies. Šeit ir apmēram tikpat daudz vietas, cik Amarokam, ne? Es domāju, ka tās kastes ir diezgan pēc ietilpības vienādas. Un tev aiz muguras ir Amaroks, tu vari uzreiz salīdzināt, kam ir tālāk vieta. Nu, viņš ir augstāks. Tas ir augstāks. Viņš ir. Tu domā, ka dziļums kastē ir? Okay. Dziļāka ir. Jā, Amarokam ir dziļāka kaste, jā. Garumā varētu būt, es domāju, ka līdzīga, bet dziļāka. Vienīgi viņam ārkas traucē, šitam baigi ārkas ir uz āru. Tas daudz, es domāju? Nē, šitās riepu. Jā, varbūt. Bet šim arī ir tas pats. Jā. Jā. Tā kā laikam, viņam tas kravas kastes izmērs ir tāds standarta. Jā. Plus mīnus. Droši vien, jā. Oskar, ja tev būtu jāpērk, tad Amaroks vai Hilux? Ja vienā cenā, tad laikam es tomēr Amaroku ņemt. Viņš tāds melnāks ar vairāk lampiņām, bet Toyotas Hilux nenokaujamā kvalitāte. Gan jau, ka šos abus divus ir grūti nokaut, bet jā, katram ir savs vienkārši Toyotas fani un Amaroka fani. Vai Hiluxa vai Volkswagen fani. Jā. That's it.